Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kā atrast trūkstošo? Šodienas rakstu vieta. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsit. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod. Un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 7. un 8. pants. Šodienas pārdomas. Bija laiks, kad kopā ar dēlu Kārli būvējām LEGO konstruktorus. Tajos rūpīgi ir paskaidrots katrs solis, atbilstoši izmēriem un krāsiņām. Mēs visus klucīšus rūpīgi izbērām vienā vietā, tā, ka neviens no tiem nevarēja pazust. Taču bija reizes, kad vajadzīgo detaļu vienkārši nevarējām atrast. Lai arī kā centāmies, tās nebija. Interesanti, bet Dievs to izmantoja, lai mācītu manam dēlam lūgšanas spēku. Jo katru reizi, kad Kārlis izteica vārdus Jēzu, palīdzi man, detaļa uzreiz atradās, un es nekad nepietēloju. Tas bija ļoti reāli. Bija pilnīgi skaidrs, Dievs manam dēlam mācīja ticību lūgšanai. Līdzīgi kā LEGO konstruktorā, arī dzīvē ap mums ir tik daudz dažādu detaļu, ka mēs to īsto, pat ja tā atrodas mums blakus, varam palaist garām, neieraudzīt, neatrast. Lai gan Dievs jau ir paredzējis atrisinājumu katrai tavai situācijai un ir tev blakus, lai parūpētos par katru tavu vajadzību, tomēr Viņš vēlas, lai tu vērstos pie Viņa. Prasi, un Viņš tev dos. Meklē Viņu, un tu atradīsi. Klaudzini, un tev taps atvērts. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos Tev, ka vienmēr esi man klātesošs un gatavs palīdzēt atrisināt jebkuru manu problēmu. Es izvēlos pazemīgi un no visas sirds vērsties pie Tevis un ticībā teikšos vienkāršos vārdus. Jēzu, palīdzi man!